Es ar to saskārusies bērnībā, jā, mums sētā bija 10 meitenes, daudz stāv mājās Brocēnos, ka mēs dzīvojām. Un bija tādi pāris puiši, kas vienkārši neskapēc, naidīgi izturējās pret mums. Mēs tikai divatā ar māsu bijām krievietes tajā sētā. Tad es esmu izbaudījusi, ka tas puisis mūs noveda līdz asarām, ka tur visādi ķengāja un nelaida, teiksim, pa durvīm ārā, visādi tur iespēra, tā kaut. Bet tas ir bērnu tādas, jā, ko vecāki māca, to tas bērns arī dara, teiksim. Bērns vienmēr ir vecāku spogulis. Pat ar pirmo vīru, jā, mums arī bija šitas te, bet, tur atkal garš stāsts, tur nevar izstāstīt tā. Tur bija, jā, praktiski mēs arī izšķīrāmies tāpēc, uz tā nacionālā, nezinu, nepamata kā konflikta. Tad, kad sākās tas juku laiks, kad parādījās tās tautas fronts un viss šitās lietas. Jā, es paliku 2 bērniem, viņš praktiski mani izdzina no mājas ārā. Tur bija, es saku, tur var grāmatu uzrakstīt atkal par tādu naidu pret to, ko tu mīlēji, jāsaka tā.